Šodien man plānā pārstādīt ir krūmmelens. Krūmmelens mēs atvedām. Var sakot, viņš šeit aug 2 vasaras jau. Un viņas ļoti ar mazu pieaugumu un maziņas. Jo, diemžēl, es viņām nebiju izrakus bedri. Es cerēju, ka šeit uz vietas būs tāda piemērota augsne, tāpēc, ka te ir purvs blakus. Tāda zemiene, kur bebri izrakājuši, un tur ir slapš. Un man likās, ka šitā zeme būs piemērota. Bet viss pazīmes liecina, ka viņa nav piemērota. Un krūmiņš šeit attīstās ļoti švaki. Jo vēl es cerēju, ka būs mitrums, bet, diemžēl, šitas te uzkalniņš, kā teikt, rada tādu situāciju, ka šeit ir sauss diezgan. Tāpēc es nolēmu viņas pārstādīt. Un stādīšu es viņas blakus te tādam. Tā mums ir vienīgā meliorācijas pazīme. Te ir rakti grāvīši vaļējie. Tas grāvīts ir diezgan jau tāds saplacis, bet es arī viņu nerokau, nepadziļinu un nekopju. Jo man gabalā vajag arī tieši tādas vietas, kas ir mitrākas. Jo vienā pusē grāvītim aug dzērvens, un otrā pusē es tagad stādīšu šitās te pārstādīšu krūmmelens. Te es saliku kokus, atzīmēju, kur viņas būs. Iegādāju skābo kūdru. Uz katru stādu būs pusmaiss. Varbūt kādreiz varēšu atļauties, tad uzbēršu. Te man iepriekš stādītās krūmmelens ir jau diezgan tāds paliels. Man liekas, ka šitie garie ir jāpagriež. Es tā ritīgi nezinu. Ja kāds zina, kā viņus pavairot, labprāt uzklausīšu. Te ir iepriekš stādītās krūmmelens. Viņām arī ir rakts apakšā. Viņām te vienīgais pie kopšanas, viņām uzlīduši virsū piparmētrs. Ar tām vajadzēs kaut ko darīt, paravēt laukā. Un šitas ir tas grāvīts, kurā uzturās mitrums. Tā daudz maz. Tā kā bija tas galīgi sausais, tad jau te nebija arī tā grāvīti mitrums. Te es iestādīju nokareno svītols. Redzēs, kā viņi augs Latvijā. Jo viņi ir no Īrijas spraudeņi. Īrijā jau maigāks klimats ir. Bet es esmu redzējis Latvijā, ka viņi aug, vajadzētu augt. Te tāds jau garāks. Un te ir diezgan paslapši. Jo te aug dzērvens. Tajā sausajā gadā jau viņas arī izkalta. Dzērvens. Ja kādam ir ideja, kā viņas uzturēt tīras no nezālēm, arī labprāt uzklausīšu. Te kāds kaut kur izlasīja, ka vajag skābumu atjaunot. Nezinu, kaut ko padomās par to līniju. Tad kaut kā tā. Tad jāķerās pie darba. Rokās diezgan viegli. Nav slapjš pārāk.
Tā, bedrs ir izrakts. 10 gabals. Tad liksim iekšā kūdru. Salējot, viņš mazliet sēdīsies. Un pēc kādiem gadiem var vēl uzpērt kūdri. Tā, visiem kūdri salikt. 10 bedrs, 10 sagatavotas stādamās vietiņas. Pagājušo gadu, vai kad mēs te bijām, nopirkām tajā depo šitādu te mēslojumu. Krūmu melenēm, zilenēm un sausseržiem. Tad kādu saujiņu katram iedosim. Tā nepārāk daudz, lai viņiem, kaut kur vot. Jo pēc tam mēs visu uzsalējam. Tā, šitos sādiņus ņemam ārā. Jā, rekā, viņam nav paticis te augt. Saknīte sen nav palaidis necīgi.
Tā kociņas krūmiņas sastādīja. Tagad vēl pārsteigāšu pāri aplaistīšu.